Čau, mamma. Es jums sen gribu pateikt, bet es domāju pāriet uz mākslas skolu. Nekādā gadījumā. Ko nē? Man gribas. Bet tu neko nezini par mākslu. Tā ir taisnība, bet, vai tas ir obligāti? Jā, protams, ej un izglītojies stulbais. Labi. Atklāt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Šobrīd Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atrodas Jāņu Rozentāla laukumā 1. Bet viss sākās ar Nikolaja Himzeļa aizrautību kolekcionēšanā, jo tieši no viņa dabas zinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcijas 1773. gadā izveido publisko muzeju, kur 1816. gadā mākslas kolekcijai tika izdalīta atsevišķa telpa. 1903. gadā uzsāka Latvijas Nacionālā muzeja būvniecību un atklāja to 1905. gada septembrī. Muzeja pirmais autors un direktors bija Vilhelms Neimanis. Pirmās kolekcijas veidoja galvenokārt Rietumeiropas mākslinieku darbi un Rīgas pilsētas gleznu kolekcijas. 20. gadsimta 20. un 30. gados, kad muzeja direktors bija ievērojams latviešu gleznotājs Vilhelms Purvītis, iesākās tēlotājas mākslas kolekcijas mērķtiecīgāka veidošana. No 1920. gada Rīgā darbojas arī Valsts mākslas muzejs Rīgas pilī, kura pamatkodolu veidoja Nacionālās mākslas krājums. 1989. gadā Latvijas PSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienoto direkciju pārdēvēja par Latvijas Mākslas muzeju apvienību, un vienlaicīgi tika pieņemts jaunais muzeja nosaukums – Valsts mākslas muzejs. Līdz 2013. gada 11. februārim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā bija apskatāmas patstāvīgas ekspozīcijas, kas atspoguļo profesionālās mākslas attīstību Baltijā un Latvijā no 18. gadsimta vidus līdz mūsdienām, kā arī atklāja spilgtas krievu mākslas epizodes no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmai pusei. 2013. gada 12. februārī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas publiskā darbība tika pārtraukta sakarā ar rekonstrukcijas uzsākšanu. 2015. gada 1. decembrī muzeja rekonstrukcija tika pabeigta un ēka tika nodota eksploatācijā, un 2016. gada 4. maijā muzejs bija atvērts apmeklētājiem. Rekonstrukcijas laikā tika izveidota apakšzemes piebūve ar jaunu izstāžu zāli un krātuvēm, kā arī iegūtas jaunas izstāžu platības muzeja bēniņos. Izstāžu zālē līdz 16. martam ir iespēja aplūkot Ludolfa Liberta izstādi Art Deco hipnotiskais spožums. Šī ir līdz šim vērienīgākā Ludolfa Liberta retrospekcija, kura lielākā daļa darbu tiek eksponēta pirmo reizi. Tie nāk no Latvijas un Lietuvas muzejiem, operām, arhīviem un privātu kolekcijām. Viņa darbos atspoguļojas Art Deco raksturīgākās iezīmes – dekorativitāte, izsmalcināts grafiskums, ģeometriskas formas un dramatiskie gaismas efekti. Muzeja pazemes jaunbūves centrā atrodas moderna glezniecības krātuve ar caurspīdīgām sienām, kas ikvienam dod iespēju ielūkoties muzeja aizkulisēs. Jūs skatam pavaras bīdām metāla sieti, uz kuriem izvietoti ap 4000 mākslas darbi. Tie aptver vizuālās mākslas attīstību Latvijas teritorijā no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum. Tā ir viena neliela daļa no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kas atrodas šajā ēkā. Kopumā to veido ap 40,000 vienību. Tad šī ir paplašinātā krātuve telpa, kurā glabājas 40,000 mākslas darbu, kā arī šī ir restaurācijas darbnīca. Šī ir Vilhelma Purvīša glezna, kura saucas Ziema, un šī ir uzgleznota 1910. gadā. Šī glezna tiek uzskatīta par vienu no izcilākajiem jūgenstila paraugiem latviešu glezniecībā. Sākotnēji glezna Ziema atradās Emīlijas Beņjaminas apartamentos. Pēc tam tā nonāca Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, kur tā tiek glabāta un izstādīta līdz mūsdienām.
Šī ir Jāņa Rozentāla glezna, princese ar pērtiķi. Tā tika uzgleznota 1913. gadā. Jāņa Rozentāla glezna princese ar pērtiķi nonāca Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā 20. gadsimtā, pateicoties muzeja kolekcijas veidošanas procesam, kas ietvera gan iegades, gan dāvinājumus. Precīzi dati par to, kā tieši šis darbs nonāca muzeja īpašumā, nav plaši pieejami, taču vairums Rozentāla nozīmīgāko darbu tika saglabāti un iekļauti muzeja krājumā, pateicoties Latvijas valsts un mākslinieku institūciju pūlēm. Iespējams, glezna sākotnēji atradās kādā privātā kolekcijā vai tika iegūta muzejam pēc mākslinieka nāves 1916. gadā. Šī ir Johana Valtera glezna Zemnieku meita, kura tika uzgleznota 1904. gadā. Johana Valtera darbs Zemnieka sieviete atspoguļo latviešu zemnieku dzīvi 20. gadsimta sākumā. Glezna tika iegūta muzeja kolekcijā, kad Valters, būdams viens no populārākajiem latviešu māksliniekiem, piedalījās muzeja izstādēs, un viņa darbi tika iekļauti pastāvīgajā ekspozīcijā. Šī ir tāda glezna Madona ložmetēja, veidot 1932. gadā. Kā Madona ar ložmetēju ir provokatīvs darbs, kas simbolizē laikmeta pretrunas. Informācija par gleznas nonākšanu muzejā nav detalizēti dokumentēta, taču tā iespējams tika gūta pēc mākslinieka nāves 1940. gadā, kad muzejs aktīvi papildināja savu kolekciju ar latviešu mākslinieku darbiem. Šis ir bērniņu kupola stāvs, kur pēc rekonstrukcijas tika izveidots jaunas izstāžu telpas. Ko?